Labdien! Es esmu Egija un strādāju sporta klubā Atlētika par treneri. Šodien mēs centīsimies lauzt mītu, ka stiepšanās vingrinājumi nav nepieciešami. Ļoti bieži sporta klubā var novērot, ka cilvēki, kuri veic kardio un spēka treniņus, nemaz nestiepjās, neveic stiepšanās vingrinājumus, jo neuzskata, ka tas ir nepieciešams viņu mērķu sasniegšanai. Stiepšanās vingrinājumu galvenais mērķis ir uzturēt vai attīstīt lokanību, kas ir muskuļu un locītavu spēja veikt kustības kādā noteiktā diapazonā. Muskuļu stiepšanas vingrinājumi palielina muskuļu elastību, nostiprina saites un cīpslas, tādējādi palīdzot izvairīties no traumām. Vēl stiepšanās palīdz mazināt sāpes pēc fiziskas slodzes, kā arī mazina muskuļu sasprindzinājumu un sniedz sportistam garīgu un fizisku relaksāciju. Tā kā palielinās locītavu kustību amplitūda, vienlaicīgi tiek uzlabotas arī kustību prasmes un vingrinājumu izpildes tehnika. Tiek izdalīti statiskie un dinamiskie stiepšanās vingrinājumi. Statiskā stiepšana ir muskuļu stiepšana līdz maksimālajai robežai un tās noturēšana 15 līdz 30 sekundes vai pat ilgāk. Šos vingrinājumus ieteicams izmantot spēka vai kardio treniņa beigās. Savukārt dinamiskā stiepšana ir muskuļu stiepšana, izmantojot dažādas kustības, piemēram, vēzienus vai apļošanas. Pretēji statiskajai stiepšanai beigu poza netiek noturēta. Šādi vingrinājumi parasti tiek izmantoti treniņa sākuma posmā pēc 5 līdz 10 minūšu iesildīšanās. Stiepšanās vingrinājumus ieteicams iekļaut savos ikdienas treniņos, taču tos var veikt arī atsevišķi kaut vai katru dienu. Regulāri veicot stiepšanās vingrinājumus, uzlabosies jūsu pašsajūta. Jebkuras kustības kļūs vieglākas, brīvākas, ne tikai sporta zālē, bet arī ikdienā. Izstiepieties kārtīgi. Ieguvumu no stiepšanās vingrinājumiem būs ļoti daudz. Šis mīts ir lausts. Ātā!